Šorīt kopā ar plastikas ķirurgu Ganci Ģīli runājam par slēptām un arī atklātām bailēm, ar ko saskars tieši sievietes, domājot par plastisko operāciju. Labrīt, Ansi! Brīt! Un pirmais jautājums ir tāds, kas notiek, ja rezultāts nepatīk? Nu, vai var veikt korekciju un vai tā ir iekļauta cenā? Nu, tu aizēji pie ārsta, pēc tam ar to rezultātu saka, ziniet, daktari, man nepatīk. Pirmkārt, būtu svarīgi pēc iespējas izvairīties no šādām situācijām, un tāpēc ļoti nozīmīgi ir pietiekoši plaši iedziļināties katrā pacientā, katrā problēmā, ar ko viņš ir vērsies pie ārsta. Saprast, kas ir īstais risinājums priekš viņa, mēģināt pēc iespējas ilustrēt, kā varētu izskatīties gan pati operācija, gan pēcoperācijas periods, gan šis te prognozējamais rezultāts. Un, ja mēs redzam, ka tur potenciāli neiet mums tas skatījums vienā virzienā, tad konkrēto sadarbību droši vien, ka nav prātīgi turpināt. Tad jau pašā sākumā jūs vienojaties, kā... Ja pacienta vēlmes nav salāgojamas ar to, ko spējam mēs ķirurģiski un ko spēj piedāvāt viņa anatomiskā situācija, tad nav loģiski iet uz nekādu manipulāciju, kas atstās paliekošas sekas. Līdz ar ko tas liela daļa no darba ir izglītojošais darbs un plānošanas darbs, un ķirurģija ir tikai tas pēdējais punktiņš. Vai ir iespējams pārspīlēt ar procedūrām? Kā varētu nodrošināt, kā ārsts nodrošina, ka tas nenotiek? Nu, protams, tas nav tikai māksla. Vismaz manā skatījumā mūsu specialitāte ir ļoti, ļoti dziļi balstīta zinātnē, un mums ir jādara manipulācijas, kas ir drošas, kas ir atbilstošas konkrētam cilvēkam, konkrētam viņa izskatam, konkrētiem parametriem viņa ķermenī, un tas, kas nav droši, to nav prātīgi darīt. Tas ir protams, jebkurā medicīnas nozarē kaut kādas komplikāciju varbūtības ir, un, protams, mums ir jābūt plānam, kā mēs rīkosimies, un pastāv iespēja, ka būs nepieciešamas kaut kādas korekcijas. Īpaši, ja tās ir kombinētas manipulācijas. Paldies, tev, Ants! Paldies, Ants! Paldies.